Ir pulkstenis ir 11, ne, bet 15, mēs esam pie Vingro savu gaidam Gustavu. Mums šeit bija jābūt nedaudz pēc 11, bet tā kā Matilda vairs nevarēja izturēt, viņai jau gulēšanas laiks jau bija kad, tad mēs atbraucām nedaudz ātrāk, lai Matilda jau var čučēt. Bet šodien ir piekdiena, kā viņa saucās, lielā piekdiena, laikam, ja. Un Puhovu ģimenē ir tradīcija, ka viņi brauc uz kafiju. Pasākums sācās kafiju pilī. Tas parasti notiek lielajā piekdienā vai klusajā sestdienā. Man liekas, nekad tas nav bijis tā kā tieši lieldienās, bet es varu arī maldīties. Jā, un tad viņi katru gadu brauc uz citu pili vai muižu un dzer kafiju. Šodien tā būs Verkenas muiža, ja nemaldos. Es varu maldīties. Pagaidiet. Jā, tātad tā ir Berķenes muiža, uz kuriem mēs braucam šodien. Tajā gan nevarēs padzert kafiju, bet mums būs termosā līdz kafiju. Mēs Gusto droši vien, mums personīgi termosā nav līdz kafiju, jo mums nav termosa, bet mēs droši vien kafiju paņemsim pa ceļam uz turieni. Kādā Statoilā. Bet jā, uz turieni ceļš kaut kādu pusotru stundu no Rīgas un šeit ir ļoti smuks laiks. Vakarā mums ir koncerts Salaspilī, Buru koncerts, Burām ir jauna programma un jā, es jau nevaru sagaidīt. Matildīt mums brauks līdzi. Man laikam baigas skan arī radiofonā. Matildīt mums brauks līdzi uz koncertu un droši vien riktīgi gārdīsies, bet tas nekas forši, jo jā. Kā vispār ir ar jums? Tā kā es esmu vienmēr noskaņota bērnu visur ņemt līdzi, visos ceļojumos, labi, es biju ceļojumā jau bez Matildas, bet tad viņi palika ar Gustavu, bet es domāju tā, ka es nezinu, vai es jebkad varēšu aizbraukt divatā ar Gustavu kaut kur ceļojumā bez Matildas, un tā kā Matilda atstāt mājās, jo, piemēram, manā ģimenē vienmēr, tā kā mūs ar Niklau vienmēr ņēma līdzi. Varbūt atceros vienu reizi, kas man bija tāda sirsniņā rūgtumiņš ir palicis, ka mūs ar Niklau nepaņēma, mēs palikām pie Omas, kad viņš aizbrauca slēpot uz Itāliju laikam, bet tur, es sapratu, ka tur vispār mūs nevarēja paņemt līdzi, bet es tā kā tādos riktīgos atpūtas braucienos, es droši vien vienmēr ņemšu Matildu līdzi, jo viņai tās tā kā kaut kādas atmiņas, kas ar mums paliek, un vienkārši, kaut arī viņa ļoti maziņa, viņa neatcerēsies tā kā to pašu ceļojumu, un ko arī es daudzus ceļojumus no 4, 5, 6 gadu vecuma neatceros, tikai atceros faktu, ka mēs tur bijām, un pasoties bildes, liekas, jā, es tā kā atceros to lietu un tā, bet viņi krāja tās emocijas sev dziļi iekšā, un tas, man liekas, ir pats galvenais, nevis tas, ko viņi atcerās tā kā vizuāli no tā visa. Ko tu ēdi? Kūku. Es uzteicu, ka šodien jānorījās kūks ir. Verķenes muižas apskatu nokavējām. Mēs tagad esam uz Apgunstes muižu atbraukuši un... Reku kaķis. Kaķis? Tas ir kaķe. Kaķe. Es laikam atradāju savu krāzavīju. Jā. Kaķis. Kur kaķis?
izskatās. Īrāki. Nu ko, mēs esam atbraukuši uz Rakšiem, bet mēs izdomājām piknikot pie sarkanās kliņķiem. Nekums ir ārzenīši un noliņas. Un pats galvenais vīrādiņi. Bet rekās sviests. Un otrs labākais ir Buļvāls sviests. Kas pa fancy sviests? Tad pa man jānofilmē, kamēr nav izgājis uz kameru. Izkusus tīpā. Nav gan izkusus. Vai cik smuka. Nav smuka. Pasmaržo, kā viņi smaržo labāk. Pat es jūtu Kur arī. Matildēncies? Basēž, lai rācās, kamēr nečīkst. Bet viņam man arī jāpabaro būs. Kā jūs varat nospriest pēc maniem apaviem un manām biksēm? Mēs šodien svinam lieldienas. Mums ir rīktīgs, foršs, grandios family days. Ģimenes diena būtu pareizāk jāsaka. Kādu vēl komentāru? Kādu? Mēs tagad ejam iemēģināt jauno, nevis jauno, jau veco jauno, bet priekš mums pirmo reizi jaukumiņu, tur pretī skolānu pilī. Tā to sauc, skolānu pilī. Matilds šito vairs nevar. Jā. Nu jā. Un neko, pēc tam mēs seksim Kalmāru grodzenus. Būs gastronomiskās izvērtības un cerams, ka mēs nenosmaksim bērnu jūrā tuliņ. Kam lielāks prieks, mammai vai meitai? Man. Tā mēs esam mājās pēc garas dienas. Mēs šodien bijām uz Rakšu zoodārzu. Mēs beigās nebijām iekšā. Mēs toties papiknikojām un uzēdām olas, kā jau pienākās. Bet tagad, kā jau solīts, Baiņi, ko tu tur taisi? Baiviņa fritē kalmārus, kā jau visās lieldienās pienākās. Tas bija joks un diezgan nesmieklīgs. Bet kaut kā tā mēs pavadījām lieldienas. Es domāju, ka te nav ko stiept garumā. Paldies, ka esi ar mums. Priecāsimies, ja tu nospiedīsi subscribe. Ļoti daudz cilvēku skatās mūs. Ja jūs tagad paskatāties, cik skatījumu ir šim video, tad jūs droši varat sadalīt to skaitu uz pusēm un tik cilvēki ir nospieduši subscribe un tā otra pusīt nav visdrīzāk nospieduši subscribe. Subscribe. It kā jau nav tik liela nozīme tam ciparam, bet patīkam redzēt, kad mūsu ģimene aug. Un mūsu ģimene arī aug diezgan burtiski. Kaut kā tā. Matildīt, ko tur dari? Labi, tiekās. Čau!